Pasaulīgā loģika ir tāda, cilvēkam ir jāzina, kāpēc viņš var būt mierīgs. Ja? Viņam jābūt apstākļiem 100% sakārtotiem, jābūt naudai pietiekami, visiem jābūt veseliem, darbs un tam līdzīgi. Viss, var sakot, ir racionāli redzams ar acīm. Tas būtu pasaules miers caur zināšanām, caur to, ka es saprotu. Tad ir vēl vismaz divi veidi, kā iet garīgu ceļu, lai būtu miers caur paklausību. Ja? 119. psalmā lasām, ka es turu baušļus, tu man dod mieru. Tātad tam, kurš tur baušļus, tam Dievs dod mieru. Tas būtu caur paklausību. Jeremijas grāmatā un Ecehēla lasām par viltus mieru. Un Jeremijas ir tur tādi labi vārdi, ka ir cilvēki, kas tātad tur praviešu mācītāji priesteri, kas runā miers tur, kur miera nav. Un tikai virspusēji grib dziedināt manas tautas vainu. Ja? Un tas nozīmē, ka ir situācijas, kur vajag atgriezties no grēkiem, lai būtu miers. Tieši tā. Ja? Un tad pirms Jēzus Kristus atnāca Jānis Kristītājs. Kas bija viņa runa? Viņa runa pārsvarā bija par to, kā atgriežoties no grēkiem. Atgriežoties no grēkiem. Glābšana nāk. Es neesmu cienīgs. Es neesmu tā glābšana. Jānis Kristītājs neuzņemās uz sevi. Viņš nezog Dievam godu. Viņš ir līgavaini draugs, kā viņš saka. Ja? Bet tā tad ir atgriešanās no grēkiem. Tas būtu viena daļa miers caur paklausību. Un pats svarīgākā miers caur ticību. Tās savstarpēji saistītas lietas. Ja? Jo, ja nevajadzētu atgriezties no grēkiem, nebūtu šo vārdu atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Ja? Tātad ar šo mēs neizglābjamies ar to lēmumu atgriezties, bet mēs sagatavojam ceļu glābšanai, lai viņi tiek pie mums. Un glābšana ir Jēzus. Ješua nozīmē Jahve glābj. Tātad glābšanas misija. Lūk, un tas, ko tu uzdevi jautājumu, mums jau vajag pārdabisko mieru, nedabisko, nenaturālo, nemiesīgo. Un ir rakstīts, ka miers, kas ir augstāks par saprašanu. Kaut kas ārpus šī. Ja es palieku tikai šīs pasaules lietās, vai iemesli nemieram ir uz katru soļu. Ja? Pat mūsu mierīgajā Latvijā salīdzinoši. Ja? Ir reģioni pasaulē, kur dramatiski trakāk viss notiek. Bet pat šeit ir pa ko uztraukties. Tieši tā. Un tāpēc es nemeklēju dabisko mieru. Ja? Un, man palīdz tas, ka man ir Dievs svētī kaut kur, un man caur to ir mierīgāk. Bet tas garīgais miers ir pārdabiskais miers. Ja? Tas ir svētā gara auglis, un svēto garu es nesaražoju. Es viņu nekontrolēju. Es viņu saņemu, esmu laimīgs, kad viņš darbojas manī, un Dieva žēlstībā, ja Dievs tā grib, tad caur mani. Bet es neesmu viņa autors. Ja? Mēs dzīvības maizi neizaudzējam uz zemes. Pat mannā, kas krita, bija simbols tikai garīgai maizei. Jēzus ir dzīvības maize.